kaut ko ņēmies. Pateikšu Marijai Fernandesai, lai uznes tavas mantas, lai var iekārtoties. Pieņem, ka gribēs pārģērbties uz pusdienām. Man nav daudz drēbju. Viss aiziet vienā ceļa somā. Esmu pafilmējuši savu seriālu. Saprotiet, es negribēju teikt, ka starp mums ir zaglis. Varbūt vienkārši neveikli izteicos. Varbūt man vienkārši gribas aizstāvēties. Galvenais ir tas, lai krucifiks atkal uzrodas. Un vēl svarīgāk, lai kungi nepamana, ka tas ir pazudis. Infanteses hercogiem ir liela vara. Nu un? Viņi jau ir nepaliks. Ja tu izplatīsi pa pasauli runas par viņas meitas neprātu un traģisko galvu. Viņi paši izplata tēks par tavu neusticību ar Mariju Antoniju. Un es negrasos noskatīties, kā tie hercogi nomal no manas ģimenes vārdu, stāstot melus par mūsu laulību. Viņas iešanās solījumā bija ļoti pārdomāta, iepriekš izplānota. Jā, es zinu. Man gan tas šķiet pārāk nelietīgi. Martina, es nesaprotu. Paklau, Kuro, es tev gribu lūgt tikai vienu. Ļoti labi padomāt, pirms pieņem lēmumu precēties. Es esmu neprātīgi iemīlējies tevī. Es gribu pavadīt visu mūžu te līdzās. Un bērns? Tas būs mūsu bērns. Un būsim laimīgi. Tev tūlīt pati jāprecas ar mani, jo es nevaru gaidīt nemirkli ilgāk. Ceru, ka viņiem ies labi. Un ka viņi drīz atradīs darbu. Viegli nebūs Donam Romulau vecuma dēļ, bet Doņai Pijai, kā atrednē ar bērnu. Dons Romulau ir profesionāls, viņš noteikti atradīs darbu gan sev, gan Adars kundzei. Tev jāpārstāj sev mocīt un jāstājas pretī kapteinim Delamatam un Pako brālim. Man jāuzņemas atbildība par savu rīcību. Agrāk es biju bezatbildīgs, bet vairs tā nebūs. Un viņš ar tavām jūtām spēlējies vairāk kārt. Vispirms, kad atstāja tev ar bērnu zem sirds, bet pēc tam